Turpinās Latvijas telpas futbola augstākās līgas mazā un lielā fināla spēles. Šajā sezonā pagājušajā gada vicečempions BFC Daugavpils spēlē tikai par 3. vietu ar slaveno klubu Raba. Pirmajā spēlē Salaspilī mūsu komanda uzvarēja ar minimālu rezervi 6-5. Tomēr sākotnēji Daugavpils piekāpās pretiniekiem 0-2. Bronzas medaļas liktenis varēja atrisināties 20. aprīļa vakarā. Daugavpils Olimpiskajā centrā rīkoja atbildes spēli. Un tā viss gāja vispirms pie tā, ka šī spēle varētu būt pēdējā šajā sērijā, bet ne tur tas bija. Vadībā rezultātu 2-0 mūsu spēlētājiem izdevās zaudēt spēli 3-6. Rabas sastāvā šajā spēlē atšķirās Brazīlijas leģionāri. Edersons Pineiro de Cruz bija hetrika autors, Petronis Veslejs Pereira de Asvedo ieguva 2 vārtus. BFC Daugavpils sastāvā samērā labi spēlēja Pāvels Ostrovskis, kas ieguva 2 vārtus, taču viņš nevarēja palīdzēt savai komandai soda metienā. Mazā fināla spēļu sērija ilgs līdz 2 uzvarām. Priekšā svarīgākā spēle, kas notiks 23. aprīlī Salaspilī. Ir jau zināms, ka savākt optimālu sastāvu šai spēlē Daugavpils komandai neizdosies. Saņēma traumu viens no galvenajiem dalībniekiem Pāvels Tarasovs, bet sakarā ar nodarbinātību augstākajā futbola līgas spēlēs visticamāk trūks vēl viena pieredzējuša spēlētāja Jurija Sokolova. Bet neskatoties uz to, treneris Vadims Atamanjukovs paziņoja, ka komanda ir gatava spēlēt par uzvaru un mums atliek vien novēlēt veiksmi šajā sarežģītajā darbā.